Latvijā jau labu laiku neredzētajam bijušajam valsts galvenajam kontrabandas apkarotājam Vladimiram Vaškevičam ir jāatrodas cietumā. Tā šodien lēma augstākā tiesa, kas apjomīgā kukuļdošanā apsūdzētajam ierēdnim atstāja spēkā drošības līdzekļu apcietinājumu. Vai tas nozīmē, ka Vaškevičs tiešām nonāks aiz restēm, skaidroja Aigars Lazdiņš. Pēc vairāk kā pusgada ilgiem pūliņiem prokuratūrai beidzot izdevies panākt, ka Vladimirs Vaškevičs tiek apcietināts. Šis lēmums gan pagaidām ir tikai formāls, jo viņš neatrodas Latvijā. Kur tieši atrodas Vaškevičs, nav zināms. Advokāti apgalvo, ka Austrijā, bet prokuratūra nesteidz šim apgalvojumam piekrist. Pirmoreiz Vladimirs Vaškevičs tika apcietināts 2011. gadā, kad Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas viņu pieķēra mēģinot piekukuļot kādu augsta ranga bijušo kolēģi no valsts ieņēmuma dienesta. Pēc aptuveni 2 mēnešiem aiz restēm Vaškeviču atbrīvoja pret 60 000 latu drošības naudu. Kaut viņam bija aizliegts izbraukt no valsts, tiesa apsūdzētajiem ļāva doties uz Austriju ārstēties. No ārzemēm viņš tā arī nav atgriezies, un advokāti apgalvo, ka Vaškevičs Austrijā joprojām dziedējot 2007. gada slepkavības mēģinājumā gūtās traumas. Un tagad vairs ne tiesai, ne prokuroram nevajadzētu būt nekādas šaubas, ka viņa veselības stāvoklis ir tiešām smags, viņš atrodas stacionārā, bet neskatoties uz to, viņš ir piedāvājis tiesai iespēju skatīt šo lietu videokonferences režīmā, taču tiesa uzskatīja, ka mērķis panākt Vaškeviča apcietinājumu ir vairāk svarīgs nekā izskatīt šo lietu likumā noteiktajā kārtībā. Advokāte uzskata, ka notiekošais ir viņas klienta vajāšana un solīja sūdzēties Eiropas cilvēktiesību tiesā, kā arī aizstāvēt sava klienta tiesības Austrijas tiesā, ja tur nonāks prasība par Vaškeviča izdošanu Latvijai. Kopš pagājušā gada marta prokuratūra vismaz 3 reizes mēģinājusi pārliecināt tiesu, ka bijušais ierēdnis ir jānogādā cietumā. Vienreiz prasību noraidīja augstākā tiesa, pēc tam arī apgabala tiesa, bet prokurors Arvis Miglāns nepadevās. Tagad arī augstākā tiesa piekritus, ka Vaškevičs jāapcietina un šis tiesas lēmums nav pārsūdzams. Kāda bija tiesas motivācija, gan netiek atklāts. Nevar neko komentēt, tāpēc, ka viss notiek pēc slēgtām tiesas sēdes durvīm. Es vienkārši dzirdēju arī to, ko advokāts kundze teica, un daudz ko viņa nepasaka patiesību. Tā skaitā, kur Vaškeviča kungs atradās iepriekšējo reizi, kad skaties šo lēmumu augstākā tiesa. Kur viņš atradās? To jautājiet aizstāvībai. Tas ir attiecībā uz valsti vai attiecībā uz iestādi? Uz valsti. Tagad tiesai būs jālūdz ģenerāla prokuratūras starptautiskās sadarbības nodaļai izdot Eiropas apcietinājumu orderi, kas nozīmētu, ka Vaškevičs tiek izsludināts starptautiskā meklēšanā. Aigars Lazdiņš, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.